Mēs esam Talsu Kristīgajā vidusskolā. Tā kā Saeima ir pieņēmusi grozījumus izglītības likumā, kas dod ministru kabinetam uzdevumu sagatavot ministru kabineta noteikumus par dažādiem kritērijiem. Kā šķiet, vai ministru kabinets un Saeima ir tā kā ieklausījusies, vai ir cerības uz Kristīgās skolas nākotni esošajā veidā? Un kādas ir tās galvenās bažas, un arī kādi ir galvenie vēlējumi varbūt? Šis ir sarežģīts laiks privātas skolām, un es domāju, ka satraukums ir vēl jo lielāks tāpēc, ka mēs kā privātas skolas īsti neesam sapratuši to formulējumu, kuri kvantitatīvie kritēriji attieksies uz kurām privātas skolām. Sarunā tomēr guvām tādu pārliecību, ka Saeimai komisijām nav vienalga, un es ļoti ceru, ka privātu skolu asociācijas ieteikumos ieklausīsies, jo katrā skolā un aiz katra kvantitatīvā rādītāja tomēr slēpjas bērns, viņa ģimene un bērnu vajadzības. Katram vecākam mūsu valstī ir tiesības izvēlēties bērnam izglītības iestādi, un privātas skolas tomēr ir daļa no izglītības daudzveidības. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tas tā varētu arī turpināties. Jā, es varu apliecināt, ka mēs komisijā rūpīgi izprašņāsim arī ministriju tad, kad viņi atnesīs šo ministru kabineta noteikumu projektu. Atliek vienīgi izteikt uzmundrināt, lai tas notiktu ātrāk, jo, diemžēl, mums solīja līdz septembrim, ka būs šie ministru kabineta noteikumi. Tika prezentēti tikai šie kritēriji, un es varu apliecināt, ka tie kritēriji, kas tika prezentēti, nebija atbilstoši tā brīža Saeimas deputāti, kas deva deleģējumu vēlmēm. Un tad notika diskusijas, un šobrīd tā situācija ir mazliet uzlabojusies. Varbūt arī ministrija ir ieklausījusies un saprot, ka privātās izglītības iestādes nav vienādas. Kristīgā skola ir unikāla ar to pašu savu vērtību sistēmu, ar to mācību procesu, kas ir atšķirīgs nekā jebkura cita pašvaldības skola Talsu novadā piedāvā. Un manuprāt, tas, ka Talsos ir lielākā izglītības iestāde, privātā izglītības iestāde Latvijā, tas arī kaut ko nozīmē. Un es ceru, ka arī Kristīgās skolas vecāki iesaistīsies diskusijās un arī pašvaldības deputāti. Es ceru, ieklausīsies tajā brīdī, kad viņiem būs tā kā jāiekļauj kopējā izglītības ekosistēmā Talsu Kristīgā vidusskola. Bērns ir svarīgs, nevis skolas dibinātājs ir svarīgs. Un, ja viņi pie tā turēsies, tad, protams, Kristīgā skola ļoti labi turpinās iekļauties Talsu novada ekosistēmā kā līdz šim.